Mūsu studijā pasaules čempions IBA versijā Mairis Briedis. Viņam šo piekdienu jau šī gada pirmā cīņa. Labrīt, Mairi! Labrīt! Ko? Pavisam nesen, salīdzinoši nesen, mēnesi atpakaļ es atgriezies no ASV. Es biju treniņu nometnē un vakardien aprunājos arī ar tavu pārstāvi Raimondu Zepu. Viņš saka, ka tu esi atvedis ne tikai uztrenētāku ķermeni, bet arī kādas labas ziņas, kādu oficiālu vienošanos, un tā vienošanos vakar oficiāli parakstīta ar vienu no prestižākajiem Amerikas bokseru promoteru firmām Main Events. Ko tas tev nozīmē? Varam tev apsveikt? Apsveikt, es domāju, pagaidām nav ar ko, bet aizbraucot uz Ameriku, parādīja sev droši vien no labākās puses. Un tas bija tāds pēdējais droši vien grūdienis, lai parakstītu šo līgumu. Un es domāju, tas ir pirmais mans līgums, un es domāju, ir viens no lielākajiem, es domāju, tagad. Jo Amerikā tas Main Event ir ļoti attīstīts un pieprasīts promoteru. Daudz grib tur tikt pie tiem promoteriem, bet cerams, ka tālāk viss būs atkarīgs no manis, un cīņas būs interesantas un diezgan smagas, es tā domāju. No Raimonda sapratu, ka tās sarunas gaida ļoti ilgi. Nav tā, ka viņi kuru katru bokseru izvēlas, lai pievienotu saviem mājaslapā. Es skatījos, ir 13, viņu sastāvā 13 bokseri tikai, un kā Raimonds teica, ka viņi neņem kuru katru, viņi ņem tādas nopietnas vīrus, un tu esi prieks, ka tu esi viņu vidū. Kā tu domā, ar ko tu iepatikies šai Main Events kompānijai? Pagaidām nezinu, ar ko tieši, droši vien ar savu stilu, jo tur ir Amerikā ir vienalga, no kurienes tu esi. Eiropā mazliet grūtāk ir. Tur Vācijā jābūt vācietim, Polijā jābūt polim, lai tevi gribētu redzēt televīziju, bet Amerikā jābūt labam sportistam. Tas arī, droši vien tas arī tāds plus ir to, ka nebija obligāti jābūt amerikānim, lai tevi, ar tevi parakstītu līgumu. Bet, cik sapratu, viņi taisīs lielās cīņas, kas būs televīzijā, HBO, tie lielie kanāli, Amerikas kanāli, un pārējo laikus pavadījuši Latvijā un aizvadījuši arī Eiropā pāris cīņas. Tas nozīmē, ka būs vairāk cīņu, tu raksti atlūgumu no valsts policijas, tu vairāk būs ASV? Es domāju, ne, 2 reizes, es domāju, paņemšu atvaļinājumu un obligāti neiešu projām no policijas, jo, kā mēs zinām, sports ir sports, bet darbs ir valsts darbs. Tas ir kā mans mugurkauls. Es jau biju pirms Amerikas stāstījis to, ka valsts darbs būs vienmēr, bet sports nevienmēr, tāpēc es negribu riskēt un iet prom no darba. Bet skatīsimies, kā būs. Dotajā brīdī es nedomāju iet no policijas projām. Tas ir pavisam jauna apvāršana. HBO arī TV kompānija ar milzīgiem reitingiem, milzīga slava, milzīgākas naudas summas. Tev nedaudz nebiedē tas nezināmais, tie džungļi, kas tur ir. Tur noteikti ir tāda gaļas mašīna, nāk visi. Cik es zinu, ir pie šiem promoteriem viņi dod smagas cīņas. Nav tā kā pie kā citi promoteri, tie pakāpeniski velk, teiksim tā, aiz ausīm līdz titulu cīņai. Šeit ir tā, ja tu vari, tad tu dari, ja tu nevari, tad uz redzēšanos. Tāpēc arī būs jādara viss, kas ir manos spēkos, lai izsistos līdz pašai augšai. Prasības no viņa puses kārtīgi trenējies, un mēs tev dodam pretinieku, ja? Nav nekādas vairāk? Prasības no viņiem ir tādas, to, kad mēs dodam pretinieku, mēs dodam televīziju, mēs dodam naudu, tālāk pats domā, kā grib. Grib gatavojas, grib negatavojas, bet, teiksim tā, aizbraucot uz Ameriku, es redzēju, kā tur tanī brīdī gatavojas Kovaļovs, kas aizvadīja pēdējo cīņu diezgan smagu, jo nebija gatavojas ar pilnu atdevi, teiksim tā. Es redzēju to, kad ir jāgatavojas, ja tu gribi būt labākais, tev ir jāgatavojas ar visiem 100%, izslēdzot visas, teiksim tā, tanī brīdī kaut kādas blakus darīšanas ir tikai jāvēlt sevi tiem treniņiem, lai tu varētu pilnvērtīgi noboksēt to vienu cīņu, kas ir tanī brīdī, es domāju, cik es dzirdēju, viņš nopelnīja $2 miljonus. Bet man liekas, ja man dod $2 miljonus, es dzīvotu, man liekas, tanī zālē. Es domāju, kā jebkurš normāls sportists, cilvēks, kas saprot. Bet Krievu sportists piemērs ir noteikti tas, ka arī tu pavisam drīz var kļūt par miljonāru. Dod Dievs, lai tā būtu, un tad ir pavisam cita plāna, kā ko
varbūt Latvijā palīdzēt sportā, ne tikai, lai būtu tas viss komerciāli un tikai katrs savām interesēm liktu kabatās naudu, teiksim, runājot par mūsu sporta veidu, par boksu, bet lai cilvēki, sportisti nekļūtu tikai par boksu maisiem, kā tas notiekās tagad pie mūsu profesionālajā boksā, bet lai bokseri varētu kļūt par bokseriem. Nevis par teiksim, tādiem 500 eiro pelnītājiem. Boks, tāpēc arī Latvijā izmirst. Bet par to ir ļoti garš stāsts. Par to mēs kādreiz atsevišķi varētu parunāt, bet par pirmo cīņu vai ir kādas skaidrības vasara, gada otra būs tieši main events? Jūnijas, jūlijas. Jūnija beigas, jūlija sākums. Visdrīzāk būs tā. Pretinieks arī jau it kā plus mīnus ir zināms, bet to mēs pateiksim jau, kad būs 100% zināms. Un viens no top 5, man tā liekas, bokseriem pasaulē. Viens pretinieks gan jau ir zināms šo piekdienu gada pirmā cīņa Mairim Briedim. Mēs skatāmies grafiku. Tas ir Vācijas sportists, neliels salīdzinājums. Šeit mēs redzam viņa statistiku. 15 cīņās, 9 uzvaras, 5 ar nokautu, 5 zaudējumu, 4 ar nokautu. Un Mairim vēl neviens zaudējumu, 11 nokautu, 14 cīņās, rangā 23. vieta, viņam 328. Man kā žurnālistam un līdzjutējiem, protams, es redzu priekšrocības tev. Kā tu kā boksers, kā viņa pretinieki, kuram ir tās priekšrocības? Šeit pēc statistikas, ja skatāmies, tad, protams, šeit sanāk, es esmu līderu pozīcijās, bet tas ir boks. Un viņam ir savādāki auguma parametri. Viņš ir garāks par mani 1,92 m un ir bijis arī, teiksim tā, pasaules čempions vienā no versijām. Un līdz ar to arī, te nevar tā pateikt to, ka, jā, šeit jau tiks Mairis galā, tur, es nezinu, tur 2-5 raundos, bet gatavojos tagad uz visiem 100%, bija 3 nedēļas sparingi, protams, pa vidu tur nedaudz apslimu, bet tagad, teiksim tā, kā sākās formā, un ceturtdien braucam uz Vāciju, un piekdien ir cīņa, tā kā Eirosportā visu varēs redzēt, kā man iet, un cerams, ka nebūs daudz kļūdas no manas puses un parādīšu labu boksu. Skatāmies pretinieka Bjērn Blaškes pēdējās 5 cīņas, iepriekšējās, ko viņš ir aizdījis. Jāsaka tā, viena uzvara, tā bija vis tālākā, ja mēs to salīdzinām, viens neizšķirts, un 3 no cīņām zaudējums nokautā. Un es tā salīdzināju. Viņam bija iespējamie 34 raundi visās cīņās, viņš ir aizvadījis 21 no tiem. Kāda taktika pret šo vīru jāizvēlās, vai tu pēti baigi viņa statistiku iepriekšējās cīņās, un mēs tūlīt redzēsim arī video, kā tad viņš gatavojas, var pastāstīt par šo bokseri. Viņš zaudējis ir labiem bokseriem, kas ir no top 20 manā svara kategorijā, un līdz ar to tas nav tāds rādītājs, kad viņš tur ir zaudējis sliktiem bokseriem. Ja viņš būs sliktiem bokseriem zaudējis, tad es domāju, es ar viņu nemaz neboksētu, bet mani menedžeri ir izdomājuši, ka šis būtu pretinieks visideālākais tagad, lai nebūtu tā ilga dīkstāja man pirms starp cīņām. Un starp tagad pēdējā cīņa man būs, kas būs nākošā cīņa pēc šitās, tā būs ar nopietnu pretinieku, tāpēc arī ir jāizjūt rings, adrenalīns un protams, arī ir pretinieks, jo jebkurš pretinieks, viņš ir pretinieks. Un boksā ir visādi brīnumi notikuši to, kad it kā līderu pozīcijā ir viens, ir mazliet atslābis, un tāpat arī kā tagad bija Arēnā Rīga, viens boksers gatavojas. Tur no Lietuvas būs boksers, kas, principā mums neapdraud. Beigās knapi uzvarēja to lietuviešu un bokseri pats tur dabūja pārsistu aci un tā tālāk un tā tālāk. Tikai tāpēc, ka psiholoģiski bija atslābis no tā, kad viņš jau zināja to, kad būs vājš pretinieks. Nedrīkst. Tas ir tāds sporta veids, kur nekur neko nevar zināt. Skatāmies arī noteikti negrib atslāt pret tevi šis vāciešu sportists. Mēs skatāmies Maira Brieža pēdējās 5 cīņas. Ja viņš skatās tavā statistikā, viņš redz tikai zaļos uzvariņas. Kā tu vērtē, vai tu skaties uz šo? Un starp pēdējo cīņu ir tevi 5 mēneši bijuši pauzīti tev kopš pēdējās cīņas. Tev bija arī, kā jau minēju, veselības uzlabošana, tas elkonis. Tagad viss ir kārtībā, esi gatavs? Jā, man bija 2 operācijas un diezgan ilgi nācās veseļoties pēc viņām, bet tagad jūtos diezgan labi un fiziskie parametri arī fiziskie rādītāji arī ir labi un principā es domāju, ka būs ringā viss būs redzams. Vai tu pievērsies vai kādreiz painteresējies kaut ko par astroloģiju vai numeroloģiju arī?
savā sporta veidā vai ikdienā? Nē, principā tas ir viss atkarīgs no manis, kas vairāk mēnešu fāzēm man treneris ir pastāstījis, kur kā, ja 4. mēnešu fāze, tad principā nav jēgas tur daudz mocīt sevi, jo nekas neiet uz augšu, tikai viss stāv uz vietas, tāpēc arī mēs tur plus mīnus pakārtojam tos treniņus tā, lai viss būtu pareizi, bet ja cīņa iekrīt, tad atkal mums viss ir galvā. Ja mēs pareizi noskaņojamies, tad viss notiekās. Vakar kaut kā aizdomājos un nokļuvu līdz mājaslapai astrologu.lv un palūkoju dzimšanas datumu. Es atradu Bieņš Plaške, 36 gadu, 6 gadiem vecāks, un šeit mēs redzam, viņš ir dvīņu horoskopu zīmē dzimis, un šeit ir pozitīvās īpašības, raksturīgs darbīgums, godīgums, labsirdība, spēcīgi attīstīta intuīcija un augsts intelekts, ātra uztver, jūtīgums, spilgt izcēli. Tas boksā, kuras no šīm īpašībām viņam varētu palīdzēt, tavuprāt? Raksturīgs darbīgums, tas noteikti. Godīgums, labsirdība. Vai labsirdībā tomēr boks nav vajadzīgs? Nu, droši vien, ka nē, tādā brīdī labsirdība. Labsirdība droši vien, ka nē. Un negatīvās īpašības dviņi bieži ir viegli prātīgi, tas tev varētu būt kā pluss. Ja viņš varbūt tā bišķi viegli prātīgi pieies cīņai virspusē, nepastāvīgi, varbūt nepārāk uzticam, raksturīgi pārsteidzību gan vārdos, gan darbos. Tā kā varbūt preses konferences, kad būs, tā ka viņš var kaut ko ar vārdiem pasteikties. Nu jā, droši vien, ka tā arī būs. Pastīsimies, kā tas viss ir dzīve. To, ko mēs aptuveni domājam, tas vai ir rakstīts, tas ir viens, bet kas ir dzīvē, to mēs redzēsim. Mairis Briedis arī papētīja tev, tu esi mežāds, vai ne? Jā. Nu jā, un skatāmies pozitīvās īpašības tev raksturīgi izteikti godkārta, centība, neatlaidība, izturība un pacietība. Viss, man liekas, ir perfekti, kā bokserim vajadzētu. Labas darba spējas, mežāži ir saimnieciski un taupīgi, tieksme pēc neatkarības, veselīgs pašlapnums. Tā ir par tevi? Precīzi norakstīts? Brīnumainā kārtā, bet jā, laikam tā izskatās, ka diena. Un negatīvās īpašības diezgan lieli egoisti. Esi egoists? Jā. Raksturīga mantkārība, skopums. Skopums arī nedaudz ir. Nu, tas laikam ir Ai, kas tur bija? Nē, nesaudzīgs, taupīgs, taupīgi, man liekas, tas bija. Un noteikti pēdējais teikums, neapmierinātība ar kaut ko ir pašsaprotams dzīves stāvoklis. Tas noteikti arī visu laiku var būt neapmierināts, un tu gribi visu laiku izaugt spēcīgāks, labāks. Tā ir? Priekšu, jā, visu laiku kaut ko sasniegt vairāk un vairāk. Nevar apstāties, nav it kā sasniedz vienu mērķi, bet tad ir uzreiz nākošais mērķis. Vēlreiz, kad tu brauc uz cīņu? Jau rītdien, ja? Rīt, jā, braucam. Visu komandu uz turiem braucam. Un piekdiena cīņa vakarā, 9:00, tiešraidē Eirosports. Mēs jutīsim līdzi. Sestdien Kas tev no jānovēl cīņā? Tā nekas. Tā. Galvenais, lai būtu Uzvar. laba cīņa.